Mēs šodien esam pulcējušies modes un izklaides centrā, nevis lai izklaidētos vai iepirktos, bet galvenokārt tāpēc, lai atklātu unikālu izstādi Sieviete, HIV, bērns. Tie ir 15 speciāli šim projektam radīti darbi, kur autori ir mākslinieki no 3 Baltijas valstīm. Ar māksliniekiem mēs iepazīsimies mazliet vēlāk, kas būs preses konferences 2. daļā. Un tad arī varēsim aplūkot visus šos darbus. Good afternoon, everyone. We are gathered here in Fashion and Entertainment Center not to entertain ourselves and shop, but to see a unique exhibition, Woman, Child, HIV. These are 15 especially for this project created works, and authors are artists from 3 Baltic countries. We will meet the artists a little bit later on the second half of this conference, and then we will be able to look at the works as well. Jā, HIV ir tāda infekcija, kas nešķiro ne cilvēks pēc vecuma, pēc sociālā statusa, ne dzimuma. Un izstāde arī ir par to, ka šī infekcija var skart jebkuru. Tā nav kādas noteiktas sabiedrības daļas infekcija, kāda mums bieži valda aizspriedumi. Un patiesībā pēdējos gados pierādās tas, ka Latvijā ik gadus inficējās vairāk nekā 300 cilvēku. Aptuveni pusi no šiem inficētajiem cilvēkiem ir sievietes. Un gadu no gada arī pozitīvas HIV analīzes uzrāda, lai arī ar katru gadu ar vien mazāk, bet uzrāda arī bērniem. HIV doesn't care about your age, social status or gender. And that's what the exhibition is about, that this infectious disease can be a problem for everyone. It's not a problem for certain part of society. And every year in Latvia we have more than 300 people getting HIV infection. And half of them is women. And every year there are several children whose analysis show HIV positive. Lielā daļā sabiedrības valda nepamatot stereotipi, kur dēļ lielākā daļa HIV inficēto jūtas sabiedrībā izstumt, pat liek savās ģimenēs un draugu lokā. Nepamatot aizspriedumu vai nezināšanas dēļ tiek salauztas cilvēku dzīves, iznīcināts viņas ilgas un atņemts sapņi. Unfortunately, Latvia is among these countries where a lot of people don't know much about HIV, and that's why a lot of people are pushed out of society and they don't feel wanted in their families or circle of friends. Because of these superstitions, there are lives broken and their dreams are destroyed and they don't have any hope. Ceru, ka izstāde Sieviete, HIV, bērns, izlasāmie stāsti mudinās aizdomāties gan par savu tuvinieku veselību, gan par apkārtējiem un veicinās lielāku sapratni. I hope exhibition Woman, Child, HIV and stories you will be able to read will help you to think about health of your loved ones, about other people, and we will be less superstitious. Un pirms mēs atklājam izstādi, es aicināšu speciālistus šajā jomā strādājošos raksturot, kāda ir situācija Latvijā starp sievietēm, kuras skar bērns, un arī par HIV. Šajā dienā kopā ar mums izstādes atklāšanā ir dr. Inga Januškeviča, Rakus stacionāra Latvijas infekcijas centrs 2. HIV ambulatorās nodaļas vadītāja, dr. Ilze Kreitsberga,
pats Rīgas Zemtību nama valdes priekšsēdētāja un Ruta Kalpe, pacientu organizācijas Dialogs valdes priekšsēdētāja. Un 3 mākslinieki. Mārs Grīnbergs no Latvijas, Irute Juruševičute, es atvainojos par varbūt nepareizi izrunātu uzvārdu, un Kulīs Pāre no Igaunijas. Kā pirmo mēs aicināsim doktoru Januškeviču pastāstīt par to, kāda ir reālā situācija Latvijā ar HIV, AIDS jomā tieši ar bērniem un sievietēm. Lūdzu, Zaka. Before we open the exhibition, I will ask specialists to talk about situation in Latvia and especially about women, children and HIV. We have following guests today. Inga Jašukeviča, head of the HIV/AIDS department in Riga East University Hospital, Latvian Center of Infectious Diseases. Ilze Kreidsberga, neonatologist, chairwoman of the board of Riga Maternity Hospital. Ruta Kaupe from Support Center Dialogs, and 3 artists, Māris Grīnbergs from Latvia, Irute Jaruševičite from Lithuania, and Kulīs Pāre from Estonia. Paldies! Visiem labdien, klātiesošiem! Paldies par iespēju piedalīties šī dienas pasākumā, kas ir ļoti svarīgs, manuprāt, mums visiem, kas šeit sapulcējas, kuram ir interese un kurš nav vienaldzīgs šī infekcijas sakarā, šī problēmas sakarā. Es, kā praktizējuši ārsts, strādājot jau aptuveni 20 gadu garumā tieši ar šo pacientu grupu, manu acu priekšā, protams, rādās tā dinamika pašai infekcijai kā tādai, un līdz ar to es nedaudz pastāstīšu, bet vēlreiz gribu pateikt paldies visas pacientu Baltijas jau šoreiz organizācijām, kas atnāca laikam, gan aizdomājas un vēlējas realizēt kaut ko tādu. Mūsu Latvijas pacientu organizācija tieši Agihas un valdes priekšstādātājam Andrim par to domu un tiešām realizēšanu. Jo aizdomāties mēs katrs varam, ja, bet jānonāk pie rezultāta kaut kāda. Un šodienas es domāju, ka ir jau liels solis uz priekšu, un es ceru, ka kopistiski mēs sasniegsim to rezultātu. Aiz manīm, aiz muguras ir plika statistika, ja, kura ir diezgan bedējoša. Jūs redzat, ka katru gadu mūsu Latvijā parādās 300-400 HIV jauni gadījumi. Mūsu valsts ieņem pirmo vietu AIDS gadījumu ziņā, HIV jaunu atklāta ziņā. Tas ir kā līdera pozīcijas, bet pēdiņas ļoti skumji. Un, protams, arī, mēs šodien runāsim sievietēm un bērniem vairāk, jo Latvijā no infekcijas sākuma ir jau 70 HIV pozitīvi bērni. Ko nozīmē šī plīka statistika? Es katram tā statistika cipariem ir dzīve, cilvēku dzīvība, viņu nelēmis stāsts, viņu liktenis, gan sabiedrības modeli, gan savu ģimeni, gan starp darba kolēģiem vai studentiem. Jo, redziet, mums visiem galvā strādā stereotipi. 90 gadā sākumā un beigas, kā infekcija atnāca Latvijā, mēs ļoti labi atcerāmies, tas bija stāsts par to, kā visur pasaulē, viņi parādījās no minoritāšu grupu cilvēkiem, kuri nodarbojas seksu vīrieši ar vīrieti. Un līdz ar to liekas, ka, es nepiedaru šī grupai, tas man neskars. Nākošais ierāviens mūsu valsti un arī statistikas datus un arī pēc slimības raksturojumu, tas bija injekcijiem narkotika lietotājiem. Viena no gadiem bija pat 802 gadījumi jauni reģistrēti, bet, protams, ne visi narkotika, bet ļoti liels paceliens. Un līdz ar to no 2001. gadā mēs krašni redzam, ka mainās tā dinamika, ka injekcijiem narkotika lietotāji paliek. Viņi nekur neaizmuk, bet kraši mainās tā vide, tas ir cilvēki inficējas jau un dabū šo infekciju heteroseksuāli ceļā. Un
es gribēju atzīmēt tiem procentiem, ka šobrīd HIV inficētie pacienti ir 32% jau sievietes, jā, un vīrieši 68%. Tas arī atkal neraksturo tikai Latvijas statistika, visur pasaulē tā ir, bet tā dinamika mainās arī sievietes nāk klāt. Pirmais gadījums jau bija atklāts starp sievietēm 90. gadā. Un tā bija sieviete pirmā. Kāpēc es runāšu tālāk par sievietēm, jo sievietes, misija, laikam sava dzīve, rādīt pēcnācējus. Mēs to ļoti labi zinām. Un pēc tam rūpēties un aizsargāt savu bērnu. Bet HIV inficēta sieviete, viņa atrodas tāda, sliktākā situācija, varbūt viņa sajūt to bezspēcību, jā, un bailes pa sevīm, ka viņi jau ir inficējusies, ja? Un viņi var nodot šo infekciju tam savam mazulim, un arī pēc tam, kā viņi aizsargās. Un arī bailes vairāk ir no sabiedrības, tieši no mums. Ja, kā mēs zinām, ka sabiedrība ir nežēlīga. Un to es kā ārsts savā kabinetā pārliecinos katru dienu, dzirdot nelaimes stāstu. Pat arī jautājot sievieti, varbūt jūs gribat savu stāstu pateikt sabiedrībai vai kaut kā atspoguļot tieši dzīvē vai žurnālisti. Nē, raudāt sievieti kabinetu un stāst, nē, doktori, paldies par piedāvājumu. Es to nedarīšu, jo man mamma līdz šim nezinu, tētis, jā, neviens no ģimenes locekļiem. Es strādāju valsts darbā, es baidos, ka mani atpazīst un kas ar mani tālāk būs. Tas ir tie dzīvie stāsti. Tāpēc mēs varbūt arī atspoguļojam šeit, arī izstādi, ja, reāli stāstus, sieviešu stāsti. Ja, jo sieviete tiešām radīt pēcnācējus. Ja, un tas ir viņu galvenais uzdevums, bet es arī esmu sieviete, mamma, sieva, un arī ārstē šo sievietes tai skaitā. Un gribu pateikt, ka neviens no mums un mūsu bērniem nav pasargāts šodien. Ja, šī nelēma ieraujas parastas ģimenes, kuri strādā, kuri mācās, gan ārstu ģimenes, gan skolotāji, gan bērnu dārza audzinātāji, cilvēki, kas strādā pa pārdāvējiem, absolūti visiem. Un līdz ar to tā ir realitāte. Mums jāapzinās. Un jums, kā plašmedijiem, tā kā visiem cilvēkiem, jā, liels spēks māksliniekiem, tā skaitā, aiznest to varbūt angļu vārdu message, jā, bet galvenu domu, ka tas ir starp mums. Staigājot pa veikaliem, apmeklēt teātris, kino, operas, jā, šī cilvēki ir mūsu blakus sēž, mūsu blakus sēd, jā, un viņi tādi paši, kā mēs, jā, bet viņam iekšā lielas bailes par savu nākotni, par savu bērniņu, jo, redziet, tā nelēma tiešām ieraujās strauji, sievietes dzīve, jā, un nevajadzētu obligāti būt narkotika lietotāji vai kaut kā cilvēks, kas nodarbojas, ar pakalpojumu, seks pakalpojumu, jā, tas ir arī stereotipi. Tāpēc es esmu šeit, lai laustu stereotipu un jums pateikt, ka tas ir absolūti cita grupa cilvēku, jo šī slimība nav ilgstoša simptoma nekāda. No 5 līdz 10 gadiem sieviete var inficēties, jā, un nezināt par to. Jā, viņa var veidot jaunu ģimeni, iestājas grūtniecība, viņa aiziet pie ginekologa, staties uzskaita, ir laimes brīdis, jā, bet ginekologs pirmais, kas paziņo viņa, ka jums ir HIV test pozitīvs, tas nozīmē, jums šī infekcija ir. Un tad ir izmisums, ko viņi darīt. Saglabāt šo bērnu, nesaglabāt, jā, tas ir tāda delēma. Jā, un mēs esam tie ārsti, stāvam viņai klāt, lai palīdzētu izlemt, un izlemt mūsdienas medicīna ir spēcīga ļoti, ir profilaktiska terapija, viņa var rast savu pēcnāciju veselu vai brīvu no šīs infekcijas. Tā kā esam kopā, esam vienoti, stāstām un izglītojam mūsu sabiedrību, pateicoties pacientu, šoreiz organizācijām, jo tas ir, protams, valstisks funkcija, manas skatījuma kā ārstē, te ir profilaks. Es kā ārsts jau nodarbojos ar sēkam, pie manim jau cilvēks atnāk vai sieviete ar diagnozi gatavu. Man jāpalīdz tālākā etapa, bet tas etaps varētu nenākt. Līdz šim, jā, tā kā infekcija var nebūt, un tāpēc esam piesardzīgi un varbūt informējam, jo tikai, kad informē cilvēks, viņš ir izglītots, un viņš var kaut kā aizdomāties par šo infekciju. Tas ir tāds mans moments, ko es gribēju varbūt pateikt jums ar saviem cipariem, un redzēt atkal cipari šī gada jau, ka 40% jaunu HIV gadījumu ir heteroseksuāli ceļu dabūjami. Un narkotika inficēšana jau lēnām samazinās, bet viņa pastāv 17%, bet tomēr. Un šeit es gribētu parādīt ar bildīt
pagātne, tā kā 20. gadsimta varbūt infekcijas raksturojums, ko es tikai nosaucu, jā, tas ir narkotika lietu vai cietumē esoši cilvēki, ja tas tā kā ne ar mums, tas ir, es ne no tās grupas. Un nākošais slaidēs parādu jums tā, tas ir starp mums, jo tas ir dzīve. Tas varbūt nav mūsu pacienti, bet tas ir viņu seja ikdiena, ko mēs satiekam. Cilvēki, kas ir strādājuši, mācojušies ar ģimenēm, grūtnieci. Tā es gribu nobeigt savu prezentāciju. Paldies milzīgs jums! Es doktorai Januškevičai, kas ir milzīgu ieguldījumu pati personīgi snieguši daudziem pacientiem un atbalstījusi arī pacientu organizācijas, kuras cīnās par pacientu tiesībām, dzīvot mūsu sabiedrībām. Un mēs redzam, ka skaitļi ir diezgan nežēlīgi, ja aptuveni 40% ir reproduktīvā vecumā HIV pozitīvi sievietes. Tas varbūt skaļi skan, bet tas apdraud mūsu nācijas ilgtspēju. Bet ir situācijas, kad sievietes ir stāvoklī, kas ir normāli. Un par to, kā sadzīvot ar HIV infekciju esot stāvoklī, mums pastāstīs dr. Kreitsberga, kā profesionāls ginekologs un kā, es nevaru to gudro vārdu izteikt, kā Rīgas dzemdību nama valdes priekšsēdētāja. Labdien! Paldies par uzaicinājumu runāt šajā tikšanās reizē. Par cik es saprotu jūs grūto uzdevumu, es mēģināšu varbūt pati uzreiz pašinterpretēšos. Maybe I'll try to translate immediately a little bit in English that our colleagues our friends that have come from Lithuania and Estonia have no problem understanding. I guess maybe someone knows Latvian from Estonia and Lithuania. That's a joke. Patiesībā es uzskatu šo tēmu ļoti attiecinām uz sevi personīgi arī, jo mēs sastopamies ikdienā ar pietiekoši lielu pacientu skaitu. Pacientu skaitu grūtniecības laikā un tāpat arī ar jaundzimušajiem, kur mūsu rūpes varētu palīdzēt viņiem šo infekciju nesaņemt. Varētu slaidu nākošo. Un es šodien vairāk runāšu par tādiem gadījumiem, kad notiek HIV vertikālā transmisija, kad tas tiek vīrusu nokļūšana no mātes organisma, embrija, augļu vai bērnu organismā, grūtniecības, dzemdību vai bērnu zīdīšanas laikā. My main focus today will be on vertical transmission of HIV when a baby can require HIV virus during pregnancy, childbirth and breastfeeding after delivery. Katru gadu Latvijā dzemdē apmēram droši vien, es īpaši skaitļus neietvēru savā prezentācijā. Es redzēju dr. Januškevičas prezentāciju, ka tur ir daudz skaitļi, bet pēc manā rīcībā esošajiem datiem ap 60-70 sievietes mums gadā dzemdē HIV pozitīvas. I haven't included many data in my in my presentation, as I saw presentation of Dr. Januškeviča before, and but I know that every year we have in Latvia around 70 women HIV positive who give birth to their children. Apmēram mazliet vairāk par pusi tas notiek Rīgas dzemdību namā. Tātad katru gadu mēs saskaramies ar 30 līdz 40 HIV pozitīvu pacientu dzemdību gadījumiem. About a half it happens in the Riga maternity, so we see every year 30–40% of cases. No vēstures mēs zinām, protams, tad, kad mēs pirmoreiz dzirdējām par HIV vīrusu, es strādāju par ārstu jau. Es ļoti labi atceros, kā tas bija. Ar kādām kaut kur šausmām tas bija. Bija medicīnas grūtniecības pārtraukšanas diezgan izolētā vidē, tā saucamos Belcera boksos. Un es neteikšu,
bet mazliet tādas bailes bija tuvoties arī šiem pacientiem. Es arī atklāti to saku. Es domāju, ka no medicīniskās vides es ceru, ka mēs šo stigmu esam diezgan lielā mērā eliminējuši, jo tā ir ikdienas lieta. Mēs sastopamies katru dienu visdažādākiem dzīves stāstiem, visdažādākiem cilvēkiem, un mūsu uzdevums galvenais ir tas panākt to, lai šī, teiksim, lai tas mūsu darbības rezultātā tas iznākums varētu būt pēc iespējas labvēlīgāks. I take that very personal because I was already a doctor when it started to appear in Latvia. And I remember very well how scared we were about the first cases of HIV and how we were pregnancies were medically terminated and how afraid we were to go to that and touch those patients. Of course, we didn't show that maybe openly, but still inside in our hearts, of course, it was. Now we have, I believe strongly, we have eliminated, at least from medical care. At least I can speak with our hospital because it's our everyday work and we meet such patients regularly. And now it's just a problem, a medical issue, how to manage them to have the possible better result. We know in the world that it was introducing Protocol 076, which we started also to implement in Latvia too. Mēs visi esam saskārušies mediķi ar to, kad parādījās šis 076 protokols vai 076, kā viņš būtu pareizi, nezinu. Protokolu ieviešana 90. gados, kas patiešām mums deva tādu teiksim, virzienu un domu gājienu, kad mēs sapratām, ka tā ir lieta, ar ko patiešām var vismaz vertikālās transmisijas ziņā patiešām lietas izmainīt. And really we started to believe when we saw data from United States, they had at those years, they had more than 1,000 babies born HIV positive every year, which they decreased up to 300 a year, following this mentioned protocol, and so we understood that we also have a hope that we can do our job better. Ko darīt? Darīt patiesībā var diezgan daudz mūsdienās, bet es gribētu to atzīmēt, te mēs runājam par dažādiem morāliem aspektiem, bet patiesībā tas ir nopietns darbs. Un ja mēs gribam patiešām panākt, jo bērns, kas tiek sagaidīts, viņš nav ne pie kā vainīgs. To daļu par tiem pacientiem, kam pašam ir HIV un visu, es ceru, ka runās man kolēģi no citām specialitātēm, bet mans darbs ir tas, kas viņiem ir jāsaprot, tā ir atbildība bērna priekšā, un vienkārši tas viss ir vajadzīgs, tās visas lietas ir jāatzīst vienkārši ar tādu domu, ka var ļoti samazināt risku bērnam šo HIV saņemt, kas vertikālās transmisijas saņemtā ziņā ir daudz bīstamāks varbūt nekā horizontālās transmisijas. Jūs man neļausiet samalot. Ja? And of course today I will say that this is our main approach is that it's a hard job to avoid this vertical transmission from mother to child. Because in this case, this medical condition of child is much more threatened than in the cases of horizontal acquirement of HIV infection. So I'm not even talking about that he's that it was not his choice, let's say. Es maz nerunāju par to, ka tas bērns ir. Līdz ar to, protams, es domāju, ka katrs no jums zina tos soļus, ko vajadzētu spērt Latvijā, ir grūtniecības aprūpē ir rekomendēta konsultācija, pirmstekstu un pēctekstu konsultācija un HIV analīžu veikšana jau grūtniecības laikā, kas vairumā gadījumu tiek arī veikta. Viņi tiek izdarīti diezgan labi. I don't know what's about Lithuania and Estonia, but most of our pregnant women, they follow our recommendations and they acquire HIV test during pregnancy, which is, I guess it's a good sign. Vispār bez grūtniecības aprūpē esošais sievietes Latvijā ir zem 1%, tas ir salīdzinoši maz. Es domāju, ka ar daudzām Eiropas valstīm salīdzinoši tas ir samērā maz skaitlis, kas arī varētu būt diezgan cerīgs. And in Latvia, without antenatal care are less than 1% of pregnant women, so we can
really expect that we get to know during pregnancy this HIV status. Līdz ar to mēs ceram, ka mēs tā rēķinamies ar to, ka mēs grūtniecības laikā šo HIV statusu sievietē varam uzzināt. Bet tas, kas ir būtiski patiešām no cilvēciskā faktora, ir tas, ka viņam ir vajadzīgs apkārtējo atbalsts, lai ļoti stingri ievērotu visas rekomendācijas. Es domāju, ka tas ir visgrūtākais. I guess that the hardest thing is that women, especially in pregnancy, they should follow all the recommendations. Un šajā gadījumā doktori Januškeviča nebija atsevišķi izdalīt par to, cik mums ir kopumā tās dzemdējušās sievietes, bet bija 70 bērni, bet mēs rēķinājām, ka reiz mums vajadzētu būt kaut kādiem 8 vai 10% vertikālās transmisijas. Tā ir, doktori? Vismaz mēs ar doktoru Ezebergu pirms gada kaut kur rēķinājām ar profesoru, bet 8% varētu būt. And our data in Latvia, there were not in Dr. Januškevič's data about delivering patients in all HIV positive, and there are 70 children. But we assume that our data are around 8%. Jūs redzat, kas salīdzinoši ar to, ko Amerika 90. gados izdarīja, jau ar to pašu protokolu, ar ko mēs visu sākām, tas ir ļoti augsts. Un tur ir iemesls, kāpēc tas viss ir, kāpēc tas par daudz šie bērni pie mums saņem no māmiņām HIV pozitīvu status. And you could see that from 1990s, from United States, those data were lower than ours today. So, and we have started to follow this regimen the same that they started in 1994, and there should be another reason for why we do not have such, why we have such high transmission rates. Šeit es uzrakstīju vienkārši pa soļiem, kam tur vajadzētu būt, bet jebkurā gadījumā jūs redzat, ka katram no soļiem ļoti svarīga lieta ir līdzestība. Of course, commitment to care, it's one of the most, or the most maybe important thing in a successful outcome of this pregnancy to a child and to family as a whole. Es zinu konkrētu cilvēku datus, nedomājiet, ka es runāju no teorētiskās bāzes vai vienkārši lasot internetā vai šos datus atrodot pēdējo HIV pozitīvo meiteni, kura uzzināja par to jau dzemdību namā, jo viņa bija bez antenatālās aprūpes, viņa nejauši ienāca manā kabinetā meklējot savu analīzes atbildi nedēļu atpakaļ. Ja, un kur mums bija stundu gara saruna, un es sapratu diezgan daudz arī no viņa dzīves. Tādēļ es zinu rezultātus gan tādus, gan arī šādus. I can say that we practically see that every day the last patient that I saw that accidentally got to know her HIV positive status on delivery because she was a patient without antenatal. It was a week ago. She just dropped into my office, just nearby. Just I cannot say I'm not an HIV specialist in our hospital. So, bet jebkurā gadījumā pacientu līdzestība, tas ir pats pirmais, un visu to, ko es šodien runās, ir tas, ka mēs gribam to, mēs gribētu, un, protams, infekoloģijas centrs to darīt zinām sabiedrībā, ka viņš ir līdzās mums, tas ir mūsu kaimiņš, jebkas, pirmkārt, viņš viņš ir tāds pats. Viņam, mēs taču tāpatās, es nezinu, es varbūt vairāk no augstumpumps blakus baidītos, tāpēc, ka tas, ko es zinu, ka viņš, labi, ne tādā ziņā, tas bija joks, bet of course, and HIV positivity, it's just our neighbor, just our today's reality, but only with being together with them, we can improve their commitment to all the efforts that we are addressing towards them. Vai tālāk, lūdzu, varētu, es tev tūlītās beigšu. Tas, ko mēs varētu, uz ko skatās šodien, es tā smalkumu pēc pierakstīju, protams, arī tos jaunākos references datus, bet šodienas pasaulē ir ļoti reāli. Un doktor Januškevičs, lūdzu, man nedosiet, bet šodien, jūs zināt, ļoti reāli. Ļoti daudzas attīstītākās pasaules valsts, kurām mēs arī tomēr sev diezgan gribam arī piedēvēt un pieskaitīt, ir tas, ka viņi gandrīz vertikālā transmisija ir eliminēta, gandrīz pret mūsu 8%. Lūdzu, mums ir jādara ļoti daudz kas. Kā mēs to varētu izdarīt? Lūdzu, nākošais slaidiņš.
Nu, es mazliet tā saliku, to es jau pēdējā brīdī šorīt no rīta, peldot basēnā, izdomāju, ko es pielikšu klāt. This one I just got to know this morning swimming in a swimming pool, so I thought that I must add this slide. Protams, ka ļoti liela daļa ir pacientam. Es sākumā domāju, vai vienādi viņas dalīt vai dažādi, bet, protams, ka viņa attieksme, viņa drosmei, viņa cilvēcīgajai drosmei, viņa spējai, viņa varēšanai, viņa gribēšanai, tur ir nepārspējama loma, protams, tai visā. Bet tai pašā laikā, protams, sabiedrība, valsts un arī mums mediķiem ir arī pietiekoši nozīmīgi, lai mēs varētu saņemt pēc iespējas labāku rezultātu. What I decided, devote a half to patient himself, because he must be strong, he must be informed, he must be willing to change situation or to control the situation. But of course, that's what our medical society, our state, providing medications and planning all this stuff, and society, of course, are of great value. We can achieve that all only together. It's so real that they are not just words. I guess that everyone that is here in this room know that. Jā, paldies. To mēs varam izdarīt tikai kopā. Lūdzu. Paldies doktorai Kretsbergai. Mēs tiešām dzirdējām, ka mēs kaut ko varam izdarīt kopā. Un tas ir ļoti nozīmīgi, ka biedrībām jāstrādā kopā ar mediķiem, ar sabiedrību un ar valsti. Un šajā brīdī es aicinātu savu cīņbiedru no nevalstiskajām organizācijām, no līdzīgas organizācijas kā AGHAS, kas ir daudzas savas dzīves gadus veltījusi pacientu tiesību aizsardzībai, pacientu palīdzībai, Ruta Kalpi, dalīties ar to, ko viņi ir savā pieredzē guvusi, un pastāstīt mums, ar kādiem gadījumiem nākās sastapties dialogā. Lūdzu. Now I would like to welcome Ruta Kaupe from Support Center Dialogue to tell us what we can do about the situation and what are the possibilities to help and for society. Thank you. Labdien visiem! Man deva akceptu, ka es latviski runāju un netulkošu, bet tas, ko es gribēju teikt, ka liels paldies kolēģiem biedrībai AGHAS, Andrim par uzaicinājumu, jo tas atkal dod iespēju teikt to mūsu ziņu un aicinājumu un nu jā, īstenībā arī izmisumu par to, kas notiek, teikt skaļāk, teikt plašāk, un līdz ar to paldies mēdījiem. Es ceru, ka tas tiks aiznests tālāk, un tas galvenais aicinājums ir līdz cilvēkiem. Esiet saprotošāki, esiet pieņemošāki, nenosodiet, nepārmetiet, jo, lai HIV inficēta sieviete kļūtu par grūtnieci, ir milzīga uzdrīkstēšanās, un es teiktu pat varonība. Nu, no tā, ko es redzu riņķī. Jo kur ir tas īstenībā paradoks? Es teiktu, ka sievietei, arī HIV pozitīvai, arī narkotiku lietotājai, tie klienti, kas nāk mūsu centrā, ir dubult stigmatizācija. No vienas puses, mēs sievietes jau kā tādas esam diezgan nosodošas pret sevi, gan tās sabiedrības, un tas veidojas gan caur sabiedrības attieksmi, gan noteikti es teiktu, ka jo īpaši latviešu kultūrā, kad un tradīcijās, kas ir pareizi un kas nav pareizi, kas piedienās, kas nepiedienās sievietei. Tātad no vienas puses iet šī pašstigmatizācija, un no otras puses mēs ik viens redzam sabiedrības attieksmi pret sievieti. Un sievieti alkohola lietotāja, narkotiku lietotāji tiek nosodīti noteikti 2 reiz, ja ne pat 3 reiz vairāk nekā vīrieši. Un šī dubult stigmatizācija ir
Nu jā, ir tas sarežģītais, ir tas grūtais, kas uzliek šo slogu vai dažādu lēmumu pieņemšanu sievietēm. Ikdienā mēs strādājam ar cilvēkiem, kur ir HIV skarti, un gandrīz visi mūsu klienti ir aktīvie narkotiku lietotāji, arī prostitūtas tanī skaitā, un apmēram 3/3 daļa no visiem viņiem ir HIV inficēti. Nu, taisot kopsavilkumu no tiem stāstiem, ko es zinu un ar ko mēs strādājam centrā, es teiktu tā, ka mūsuprāt, kā mēs spriedām, ir 2 galvenie lielie iemesli, kāpēc sievietes izvēlās tomēr nedzemdēt pašas bērniņu, un zinām konkrētus gadījumus gudras, zinošas, saprotošas sievietes, bet tas numur 1 ir bailes, ka viņas inficēs savu bērniņu. Un tad tiek domāts gan par adopciju, gan viss, bet nu labi, tas jau ir nākošais. Bet tās milzīgās bailes no tā, ka bērns tiks inficēts. Un otrs grūtākais ir šīs, nu atkal bailes. Jā, tās ir 2 bailes. Bailes no tā bērnu inficēt un bailes no tā, ka kāds uzzinās, ka tu esi HIV pozitīvi. Ja tu paliksi stāvoklī, tas nozīmēs, ka tev jāpasaka ģimenes ārstam, tev jāiet pie ginekologa, tev jāatklājas ginekologam, tev, protams, arī dzemdību namā vai hospitālī būs jāsaka, un cilvēki izvēlās to neteikt. Un viennozīmīgi, to mēs arī redzam, cilvēki pat izvēlās nepieņemt palīdzību, kur mums ir projekts, un mēs to varam šobrīd izdarīt, bet viņi izvēlās nē, tikai tāpēc, lai citi neuzzinātu, ka ir HIV pozitīvs. Un vēl par šo sieviešu pašstigmatizāciju man gribējās arī piesaukt tādus faktus vai realitāti no ikdienas. Vairāk kā 10 gadus, jau laikam 15 gadus es strādāju centrā un strādāju ar HIV pozitīviem cilvēkiem. Un kaut arī ikdienā es pati nekonsultēju, bet pat pie manis ir griežušies HIV pozitīvi vīrieši un gana daudz, salīdzinoši, ar jautājumu, kā var iepazīties, kā var atrast HIV pozitīvās sievietes. Viņi grib veidot attiecības. Tanī pašā laikā man nav neviena gadījuma, kad kāda HIV pozitīva sieviete būtu meklējusi HIV pozitīvu vīrieti. Jo primārais ir viņu izvēlēšanās nekļūt atpazīstamām, lai neviens pasarga Dievs nezinātu, kā jau arī dakteris pieminēja, pat tēvs māte nezina, ka ir HIV pozitīvi. Tās ir tās trakās lielās bailes, un tāpēc vēl kļūt grūtniecei un vēl izvēlēties bērniņu laist pasaulē. Tas tiešām ir varonis, kur ir arī tādas varonas mūsu centrā, ko mēs pazīstam, bet ir arī sievietes, kuras ir pieņēmušas lēmumu. Nē, bet man gribējās īsti pateikt mūsu skaisto vienu stāstu tieši no šī gada, kam mēs palīdzējām. Jā, mums ir lielisks projekts no Positive Action finansēts, un mēs varam šobrīd, mēs aicinām HIV pozitīvus vīrieši, sievietes, grūtnieces, jebkura, kam vajadzīgs palīdzību, mēs varam to izdarīt. Bet tas stāsts, dzīves stāsts, ko es gribēju pieminēt vai pastāstīt, ir tas, kādas jokus liktenis dažbrīd izspēlē. Un sieviete jauka, jauna, gudra, bija precējusies ar vīrieti, arī tāpat labi dzīvoja un pārī un ģimenē dzīvoja un ļoti centās un izmēģinājās visvisādīgākās iespējas, un viņi nepalika stāvoklī. Un viņi to ļoti, ļoti pārdzīvoja. Un iespējams, ka tas bija tas lielākais grūdienis, jau pēc daudziem gadiem viņa izvēlējās viss, ka nav, tā nav jēgas šai dzīvei, un viņa uzsāka gan narkotiku lietošanu, gan sociāli arī kā lai es smuki pasaka, tas dzīves līmenis ļoti, ļoti pazeminājās, un pat tā, ka pat mājas nebija, satikās ar tādu pašu lietojošu puisi un sāka dzīvot kopā, un
ko tu neteiksi, viņi paliks stāvoklī. Un tas bija tāds šoks un tāds brīnums, ka viņi pat nolēma mainīt savu dzīvesveidu, atteikties no lietošanas un saprat, ka tā ir zīme viņas dzīvē. Šis bērniņš, kurš ir pieteicies, nu jā, situācijas bija smagas un teikšu, jā, uzsitīšu uz plecu mūsu centram un mūsu cilvēkiem palīdzējām daudz un ļoti un pat paši nesām gan drēbītes, gan sadzīves priekšmets, bet labi. Tas rezultāts ir uz šo brīdi, es teiktu, ka skaists, jo augustā šai sievietei piedzima bērniņš, viņai ir jumts virs galvas, viņai ir pats nepieciešamākais sadzīvei, un mēs turpinam kontaktēties un palīdzēt viņai. Tā kā notiek arī brīnumi dažādi. Es ceru, ka viņa neatsāks lietot, un viņa tiešām šo bērniņu turēs sev kā zvaigzni un kā ceļvedi, un lai skaisti tā dzīve veidojas tālāk. Paldies! Paldies Rutai. No Rutas teiktā, no iepriekš doktoris Januškevičs teiktā un doktoris Kretsbergs teiktā, mēs saprotam, ka faktiski viss tā briesmīgākā lieta ir stigma un stigmatizācija kā tāda. Un faktiski šī projekta mērķis bija apvienoties Baltijas valstīm un māksliniekiem, mēs tagad ļausim izpausties māksliniekiem, lai viņi izstāsta, kā viņi ir ieraudzījuši to stigmu, katrs savā valstī, par stāstiem, kur ir tapuši pēc HIV pozitīvu sieviešu dzīves stāstiem. Kādā veidā viņi ir saredzējuši to iespēju attēlot savos darbos. Thank you very much. And now we will hear from our artists. As we heard from speakers, the most important thing and the most difficult thing is stigma associated with HIV. And now I will let artists talk how they saw it in their countries and how they saw the stigma and women who are living with it. Thank you. Un kā pirmam es gribu dot vārdu Latvijas pārstāvim, jo pirmā izstādes atklāšana notiek Latvijā, par ko mēs esam lepni, un tas ir Māris Grimbergs. Lūdzu. And now I would like to pass microphone to Māris Grimbergs from Latvia, who will talk about his work. Thank you. Labdien visiem, un pirmkārt paldies par uzaicinājumu. Nu, man ir tā, ka man ir tāds diezgan miglaina nojausma, kā es varētu šeit līdzēt ar savām bildēm, un vēl miglaināka nojausma, kā es varētu līdzēt ar savām runām. Bet, nu, ja nu man ir kaut kas jāsaka, tad teikšu diezgan īsi, ka no visiem stāstiem, kas līdz manīm nonāca, varētu teikt, ka viņi diezgan ātri saplūda visi vienā, un kā galvenā problēma bija redzama divi stereotipi sabiedrībā, un atkal arī no otras puses par to stereotips, ka sabiedrība nevarētu saprast un pieņemt. Thank you very much. I don't know how I would be able to help in this matter, and I don't know how my pictures would be able to help. However, when I looked at these stories, they kind of came into one, and I saw two main stereotypes. First is that first stereotype was that society can't help, and the second was that there is this stereotype in society. Un tādēļ es gribētu novēlēt lielu veiksmi un izturību tiem cilvēkiem, kas patiešām strādā šajā jomā, mediķi un arī šie
grūtā projekta autori. Un, lai tad tās manas pāris bildītes ir kā tādi koši punkti, kas varbūt pievelk cilvēku, lai izlasītu jēdzīgāku informāciju. Un no savas puses varbūt notiks brīnums, un šo lietu atrisinās mediķi, un mēs savas bildītes varēsim likt pažobelē. I hope my work is like a bright spot which will make you come and read these stories and get to know them. And I also hope there will be a time when medics will be able to solve this problem, like a miracle will happen. And then these works will not be like the only thing. Thank you. Paldies visiem, veselību! Paldies Mārim. Un tā kā projekta ietvaros secīgi nākamā izstādes izvietošana ir paredzēta Lietuvā, tad mēs būtu pateicīgi Lietuvas māksliniecei Irutei par dažiem vārdiem. And as next this exhibition will move to Lithuania, and we will be grateful to hear from Iruta Jaruševičiūtė about about her work. Labą dieną visiems. Noriu padėkoti organizatoriams, projekto organizatoriams. Noriu padėkoti firmai Abotas, kuri pasitikėjo manimi. Labai džiaugiuosi, kad susijungė visos 3 Pabaltijos šalys, norėdamos parodyti šitą didžiulę problemą. First of all, I'd like to say thank you for company Abbott that it invite me to take part in this project, and I'm very happy that all 3 Baltic countries joined together in this project. Esu fotografavusi daug socialinių projektų. Tai neišnešiotus naujagimius, onkologinius ligonius, neįgalias moteris, auginančias sveikus kūdikius, arba sveikas moteris pagimdžiusias neįgalius kūdikius. Esu dasilietusi prie itin skaudaus projekto, kuriame dalyvavo žmonės išgyvenantys paskutinę savo gyvenimo akimirkas. My works mostly are social projects like children born not in time. Patients and old people that having their last days in a hospital and different social projects. Bet niekada neišgyvenau tokių jausmų, kaip išgyvenau fotografuodama šį projektą. But I didn't feel such emotions in this project. Matydama, kai žmonės ruošiasi sutikti mirtį, kada gimsta, atrodytų beviltiškai maži kūdikėliai, aš nesijaučiau tai beviltiškai, kaip jaučiausi dabar, matydama moteryse tiek baimės. I didn't feel so uncomfortable when I saw old people dying, when buying such a small children not in time. But in this situation, I saw that I cannot help them to those women
when I hear the histories about life, about situation, about how it happened. Baimės gyventi, baimės dirbti, baimės turėti draugus, baimės kažkam pasakyti apie savo ligą. Afraid to live, afraid to work, afraid to tell about this illness to someone. Viena iš moterų, su kuria aš ilgai kalbėjausi prieš fotografuodama, pasakojo man, kad yra užkrėsta jau 7 metus. Per visus šios metus jinai apart savo gydytojos niekam nėra pasakojusi apie savo problemą, niekam nėra atvėrusi savo sielos. In a long conversation before I took photos of that woman, she never told to anyone about her illness, only to her doctor. Tai labai baisu, kiek gali žmogus nešioti savyje tokį skausmą. Jinai žino, kad jinai neteks darbo, jinai žino, kad jinai nebegalės leisti savo vaikų į darželį, jinai žino, kad žmonės aplinkui ją pasmerks. It is difficult to understand about her, scary, and she lives with this problem herself and cannot share about it and cannot get any help from outside. Viena iš moterų, kurią atsisveikinant apkabinau, pratrūko raudoti, dėl to, kad aplinkiniai, kurie žino, kad jinai serga živ, niekada nėra padavę jai netgi rankos. Jai buvo šokas, kad žmogus išdrįso ją apkabinti. And with one woman, before I left her, he was crying because no one wants to shake hands with her. No one's want to hold her in arms, and it was for her. It was like a miracle if when Irute hold her in her hands, and she was crying long. Buvo moterų, kurios galėjo susitvarkyti psichologiškai, bet jų buvo nedaug. Ir aš manau, kad tiek psichologinė, tiek sielovadinė pagalba yra būtina šito moterims. There are more women that they are strong and they can live with this illness, but we need to help them. Aš džiaugiuosi, kad yra pasiekiami medikamentai, kad yra gydytojų, kurios moteris minėjo tikrai kaip gydytojus iš didžiosios raidės, jos labai didžiavosi, kad gali kreiptis į juos. Bet kada yra tokios stiprios psichologinės problemos, kartais ir medikamentai, ir gydytojų pagalba yra nustumama į šalį. Moteris krenta į depresiją ir nebegali pakilti iš jos. It is very good that they can get medicines to help them, but some of them get in depression, and they feel very bad. Rinkausi dokumentinę fotografiją, nes norėjau, kad tai būtų tikra ir kad tai tiesiog būtų ta situacija tokia, kokia buvo tą dieną, kaip sutikau tas moteris. In my works, I choose a documentical photography because I'd like to feel and to see the situation at that moment when we met with this woman. Ir pabaigai noriu pasakyti, šiandien Lietuvoje yra minima visų šventųjų diena. Tai, kaip pasakė vienas šventasis, Švento kryžiaus Jonas, savo gyvenimo vakare mes būsime teisiami pagal meilę. Taigi, pabandykime mylėti ir to žmonės. In Lithuania we have a Day of All Saints today, and when Saint Cross John told
that at the end of our days, we will be judged not what we did, what our works, but how many or how much love we put in these our works. So let's try and love these peoples and all around, and try to help for them. Ačiū. Ačiū labai Lietuvā, ačiū labai Iruta. Paldies Lietuvai, paldies Irutai. Un situācija ir tāda, ka Lietuvā jau, paldies Dievam, HIV pozitīvo bērnu ir vismazāk no mums visiem trim. Un noslēgumā es vēlētos dot vārdu igauņu māksliniecei Kulijas Pāre, kas pastāstītu par savu redzējumu. Labdien! I would like to just give a big thank you to the organizers and to everyone who participated in this. Because I think in many ways the problems in all three countries are really, really similar, and all stories are also really unique. And I think this work on raising awareness is very, very important, and I'm very grateful to be included. So, thank you. Paldies. Aitan. Paldies visiem māksliniekiem. Paldies tiem cilvēkiem, kuri uzticēja savus dzīves stāstus. Un šobrīd ir tas pienācis brīdis, ka mēs svinīgi varēsim pārgriezt sarkano lentu un uzskatīt izstādi par atklātu. Atklāta, tad es aicinu visus apskatīt un iepazīties ar darbiem. Tie, kas skatās šo preses konferences tiešraidē, šobrīd varēs baudīt biedrības Agihas sagatavotos videoklipus par to, cik nozīmīgi ir testēties uz HIV. Paldies visiem! Jauku pēcpusdienu! Es zinu. Es zinu. Es zinu. Es zinu. Mēs zinām. Bet vai tu zini? Vai tu zini? Es zinu. Bet vai tu zini? Un tu? Un tu zini? Bet vai tu zini? Es arī zinu savu HIV statusu. Aicinām būt drosmīgiem un noskaidrot savu HIV statusu Egila Gulbja vai centrālās laboratorijas filiālēs visā Latvijā. Līdz 15. decembrim akcijas Es zinu, vai tu zini laikā to var izdarīt par draudzīgu samaksu. Esiet atbildīgi par savu un savu partneru veselību. Es zinu. Es zinu. Es zinu. Es zinu. Es zinu. Es zinu. Bet vai tu zini? Tu zini? Un tu? Vai tu zini? Mēs zinām. Bet vai tu zini? Un tu? Es arī zinu savu HIV statusu. Aicinām būt drosmīgiem un noskaidrot savu HIV statusu Egila Gulbja vai centrālās laboratorijas filiālēs visā Latvijā. Līdz 15. decembrim akcijas Es zinu, vai tu zini laikā to var izdarīt par draudzīgu samaksu.
Esiet atbildīgi par savu un savu partneru veselību.